Šis tomēr ir muguras lejasdaļas, muguras jostas daļas kurs, vai ne? Un, mēs nevarētu runāt par muguras jostas daļas veselību, ja mēs neparunātu par pareizu sēdēšanu. Ar sēdēšanu ir tā, ir veikt vesels lērums ar pētījumiem par muguras lejasdaļas sāpēm, jostas daļas sāpēm. Un skaidrs ir pa lielam 2 vai 3 lietas, jā, ka sēdēšana atstāja iespaidu uz muguras jostas daļu. Tā atstāja vislielāko iespaidu uz starpskriemeļu diskiem, jeb tām želiņām starp mugurkaulas kriemeļiem. Tā kā, ja jums ir ieradums iet uz trenižieru zāli, noteikti izvairamies no, vismaz sākotnē, kamēr mēs sastopamies ar šīm te problēmām, izvairamies no svaru cilāšanas sēdus, jo tādā veidā jums it kā pat tas ir paradoksāli, it kā liekas, ka atvieglojās mugura, bet patiesībā ir lielāks stress uz starpskriemeļu diskiem. Jā. Tā kā, ja jums ir trūci, piemēram, vai protrūzija diski. Tas ir viens zināms no pētījumiem. Otra lieta no pētījumiem, zinām, un ko ir svarīgi saprast, ir tas, ka sēdēšana ir slikta, jā, bet mēs bez sēdēšanas nevaram dzīvot. Cilvēks nevar kājās nostāvēt, turklāt cilvēks ar sāpēm nevar točni nostāvēt visu dienu kājās. Problēma ar sēdēšanu ir tā, ka mēs nemainām pozas. Jā. Pat ja jūs sēžat perfekti ergonomiski un sēžat pēc tiem principiem, par kādiem es jums tuliņ izstāstīšu, tas nebūs vēlams. Jā. Mums ir jāmaina pozas ikdienā. Jā, mums ir jāsēž uz sēžamkauliem, par ko es tuliņ izstāstīšu, jā, un jāsēž smuki, jā, tā kā ir paredzēts cilvēkam, bet tas tāpat būs sarežģīti. Nav tāda poza, kurā mēs varam nosēdēt visu dienu, tāpēc pamainam virsmas, pamainam augstumu, pamainam kā viena kāja, tā arī otra kāja kādreiz samainām. Jā. Redzat, par šo mēs ar šajā kursā runāsim. Kreiso kāju man bija mazliet grūtāk pārlikt, jā, iespējas no manas basketbola karjeras. Jā. Tā kā mainam pozas, tā ir otrā lieta. Jā. Cilvēki, kas visbiežāk office darbos sastopās ar muguras sāpēm, viņi vismazāk maina pozas. Tā ir otrā lieta, ko mēs esam uzzinājuši no pētījumiem. Trešā lieta. Sēžot, atrofējās dibena muskultūra, tāpēc mēs ļoti lielu fokusu liksim uz sēžas muskultūras uzlabošanu, funkcionalitātes aktivizēšanu un spēka, vismaz izometriskā spēka uzlabošanu, kā minimums. Jā, ko vispār nozīmē pareiza sēdēšana? Ja, tad ir pāris principi, kas ir jāievēro. Kā jau es minēju, es tikko samazināju sēdēšanas nozīmi ar šo priekšvārdu šajā video, bet jebkurā gadījumā jums jāzina par to, ko tas vispār nozīmē un pāris ieteikums. Ja? Noteikti vienmēr cenšamies sēdēt līdz, šis varbūt nav ideāls krēsls, bet līdz galam. Ja? Tā, lai mums nav šāds te sēža aizbraukusi un safleksējās, nopaļojās muguras lejasdaļa. Ja? Šis būtu ļoti neergonomiski. Ja? Ir tīpaši jums ir mājas office, kur dīvānos gultā senāk strādāt, laptopiņā, ja, tad tā būtu poza, no kuras būtu jāizvairās sliktākajā gadījumā, vai drīzāk labākajā gadījumā paliksiet spilvenu zem muguras lejasdaļas, ja nav realistiski iebāzt sēžu līdz galam sēdeklī. Ja automātiski saglabājās dabiskāks muguras lejasdaļas izliekums un ir iespējams noturēt muguru staltāk, atslābināt gurnas saliecējus un noturēt galvu virs pleciem arī. Ja. Tas būtu numur 1 ieteikums. Un kas no tā izriet? Kad sēž cilvēks, ir jājūt sēžam kauli. Attēlā parādu, kas vispār ir sēžam kauli. Jā. Četrnieka stiepšanās vingrinājumos jūs sapratīsiet konkrētāk, ko es ar to domāju. Bet ir jājūt tie 2 kauliņi šeit abās pusēs vienādi, ka jūs sēžat, ja vēlams. Un vēl 3. triks, par ko mēs parunāsim. Ja, vēl atgriežoties pussolīt atpakaļ, ja sēžot uz sēžamkauliem ir daudz vieglāk un automātiski noturās ribas virs iegurņa un pleci virs ribām un ausis galva virs pleciem. Līdz ko mēs ar to iegurņu aizbraucam kaut kur un nejūtam to sēžamkaulus, līdz ko mēs ierotējam iegurņu uz atpakaļ vai uz priekšu pārāk daudz, tas paliek sarežģīti un jāsāk dīdīties, jāsāk vilkt pleci atpakaļ, un tas ir tas, ko mēs negribam. Ko es gribēju teikt par elpošanu sēžot. Ja? Tipiskākais veids, kā cilvēki elpo, ir sekli vēderā. Ja? Bet problēma ir to, ka mums plaušas atrodas ribās un mums jāspēj arī kustināt ribas elpojot. Tāpēc pamēģinam, kad mēs sēžam, elpojot, paspiest muguru atzveltnē atpakaļ. Ja? Tas būtu šādā virzienā.
Jā. Ik pa stundai vienkārši mēģinām padomāt par to. Pamēģinām ieelpot tā, ka ribas šādā virzienā paspiežās atzveltnē. Pleci neceļās augšā, jā, neraujās trapeces kopā. Un mēģinām palielināt šo te diametru, jā. Palielināt diafragmas aktivitāti, jā. Tā kā tie būtu pirmie tādi ieteikumi par pareizu sēdēšanu. Šī ir daļa no kursa muguras jostas veselība. Tāpēc, jā, dodamies tālāk šajā kursā un sekojiet līdz visiem pārējiem nosacījumiem un vingrinājumiem. Tiekamies jau nākamajos video.